smieklīgs, bet nožēlojami. Vismaz kaut kas smieklīgs. Citādi man atkal diena beigsies ar galvas sāpēm. Kas tev ir ar tām galvas sāpēm? Tu pie doktora esi bijusi? Tas taču nav normāli. Ai, tik un tā nav nekāda jēga no tiem doktoriem. Man 9. klasē tāpat bija. Bet, tagad viss jau ir ok. Jā, es aizgāju, pateicu mammai, bet tas kā jau visiem. Stress. Zini, galvas sāpes, tas nav joks. Tu mammai esi stāstījusi? Jā, pateicu. Drīz iešu pie doktora. Kad es biju pie skolas psihologa, ziniet, ko viņš teica? Raksti dienas grāmatu. Izraksti visu, kas tevi uztrauc. Un tu raksti dienas grāmatu? Skaidrs, ka nē. Kurš mūsdienās vispār kaut ko raksta? Es tikai vēl vairāk uztraucos, ka man atkal kaut kas būs jāraksta. Bet ir taču jāraksta. Mūs taču tūlīt sagaida. Labu rītu saka saule, labu rītu saka matemātikas pārbaudas darbs. Mīļā dienas grāmata, mani uztrauc pārbaudas darbs. Beidz ņirgāties, dabūs ūdens sejā. Mīļā dienas grāmata, mani skolā apceļ. Es neesmu kūdītāji, bet es šito tā neatstātu. Es jau neko, jūs te visus esat piemēslojuši. Tev gan ir drosme. Vai ātri savācam? Tas ir apkopējs darbs. Pagad. Taču matemātikas pārbaudas darbs. Mums tagad ir pārbaudas darbs. Kas te notika? Tu te psihoji, vai? Jā, protams. Tev būs tādas nepatikšanas. Es neko nedarīju, to vidusskolnieces. Protams, vidusskolnieces, viņa šitā te nedara. Ejiet, kas galīgi. Es varu derēt, ka tā bija viņa. Viņai taču viss nav mājās. Ko darām? Jāpasaka skolotājai. Nē, atkal saukt pie direktora būs jāraksta paskaidrojumi. Galu galā mēs taču neko neredzējām. Kad ienācām, te jau bija bardaks. Labi, ejam. Prātīgāk nevar. Nav jau tā, ka man būtu kauns. Es zinu, mans darbs nav nekas jauns. Es izprotu apstākļus un dzīves sakritības. Kurpes man drīz vairs nebūs tik šķīvs. Ir katram darbam sava nozīme un vieta. Un šobrīd apkopējas sloti mana lieta. Lupeta krīt, kafija līst, kraipi, putekļi smaka apkārt plīst. Besi, 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 besi ārā. 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 Tu domā, ka manai dzīvei nav mērķu glību? Kāds pagātnieks uzskata man par bezcerību? Es šobrīd esmu kā nemanāma pelēcība, un manā dzīvē es zinu būt baltā strība. Ārā no šīs skolas es gribu tūlīt, lai nav jāatgriežas, man vajag rīt. Ik uz soļa tenka stāsti izmisīgi. Es palieku te, kaut zinu, ka tas ir neprātīgi. Besi, 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 besi ārā. 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 Es esmu nemanāma, gandrīz caurspīdīga. Šī spēja beidzot man ir ļoti noderīga. Par tevi es uzzināšu visu jau rīt, bet tagad man jāliek, lai spogulis spīd. Viss, kas tev litīs, ir jāmazgā tīrs. Smakras un bleķi pazudīs drīz. Bez manis jūs iejauksiet savos mēslos. Bez manis jūs būsiet kā ratiņu krēslos. Besi, 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 besi ārā. Besi, 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 besi ārā. Besi, 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 besi ārā. Besi, 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 besi ārā.
paliek sūdzība, it kā jau visi ir cilvēki. Mēs varam tā darīt, viņiem pašiem aiz sevis būtu jāvāc visi šie mēsli. Besī, ārā, ja es varētu aizbēgt. Nu, kur tad tu bēgtu? Šis ir tikai darbs, kas tev vajadzīgs, tikai darbs. Nu, es saprotu, ka darbs, bet kāpēc es jūtos tik tīzli? Kāpēc es jūtos tik nēti, ja kāds mani redz? Kā viņas teica, varbūt, ka ir jāraksta dienas grāmata. Tas varētu palīdzēt. Te viss jau ir tīrs. Ziniet, Gaidinī bija kaut kas izvis, jūs tur meklē. Es gāju, ja? Jā. Ko lai darām? Nu, skaties, kas man iek. Tev ir pārbaudas darbs, kur tu biji agrāk? Es viņu tikai tagad dabūju. Nevis tu saproties, viņi neuzraksta, tad es lidoju ārā. Nu, ejam pēc plāna. Fiksi, kamēr neviens no vienāds sit man pa lūpu, tur uzreiz sāk sasiņot. Klau, es nevaru tā vienkārši tāpat tev sist. Davai pasaka kaut ko pretīgu, nu, Ko tu pateikt? Nu, kas esmu idiots, kaut kas tam līdzīgs, davai. Fiks, tu tikai nepainojies. Klau, no tevis smirt pa gabalu, nav brīnums, ka meitenes tev pasūta. Smirdi, jā! Mudars, bļaļ. Idiot! Ko tu vakar nebija uz spēli? Mēs tev taļ pakāsām. Es zinu, man bija darīšanas. Kas pa darīšanām bija izšķošā spēle? Tu zināji? Es zinu, ka es jūs visus iegāju, ok? Bet ja man bija darīšanas, man bija darīšanas. Darīšanas, ja sūdi, ķipa, un mums nav sūdi, ja tikai tev. Zinu, labāk atstāju širo pie sevis. Bez tevis tā jau pietiek sūdi. Jā. Sūdi, jā, sūdi. Nē, varbūt maināt tematu. Ej, Dievs. Lūdzu. Lūdzu. Piekdienas balīt nāksi? Moš. Kas tev tur ir par tiem sūdiem? Atkal centīs uzdarbojas vai kārtējā mīlas dēļ? Tu pācies? Nu, tāds plānčiks ir, jā. Bet, zini, varētu iestiprināties. Negribu kaut ko paņemt, to jau sensītim tur viss brīvi pieejams. Kas dežurēs? Nu, atnāksim ātrāk, palīdzēsim dīžiem, tur viss sanest un, izvairīsimies un... Ko tik ļoti tagad raujies uz balīt, ko kāds sirsniņā iekritus? Nu, ja arī būtu, kas tev pa daļu? Nu, nezinu, iestiprināšanās līdzās. Tu gribi teikt, es nevaru pietiet meitenes. Un pateikt, man viņa patīk? Es to neteicu, tu pats tā teici. Viss jau nav tā kā tu, kas meitenes man kā zeķis. Un starp citu runā, ka Liena ir stāvoklī. Tie gan ir sūdi. Zini, tev točina treniņos ar bumbi radozījušas mācās. Man vajag strāpīt tieši 10. Tā nāc šupsīgā. Kur kods? Atkal gribas nāst kāds pakals. Sīkā tu dabūs. Pasaki, vai es smirdu vai nē? Ko? Vai es smirdu, nu? Es tev pēc suņa izskatos. Bļāviens, tev tur pateikšu mammai, ka tu spēlē telefonu naktī. Labi, bet es pateikšu, ka tu nevis ej uz spēlēšanu, bet stāv pie Lienas mājām. Tā, stop! Davai, mēs esam brālis un māsa aizmirstam. Tikai pasaki, vai es smirdu vai nē? Nu, it kā nesmirdi. Vairāk pēc tētas smaržām. Nevis it kā, bet vai sviedras jūt vai nē? Kas Liena teica, ka tu smirdi? Dabūšu sīkā. Nesmirdi, var iet. Jā, davai, ej. Tikai stop! Tikai pamēģini savām druškām kaut ko pateikt. Labi. Davai, ej! Tā. Drīz būs Valentīna diena. Varētu kaut ko Lienai uzdāvināt, nu tā, pamierīgo. Čau, Liene! Sveiciens tev Valentīna dienā. Ai, stulbi! Ļaviens draugam es varu iesist, bet meitnieks man patīk pat pieiet nevar. Tas smird, atkal es smird, es tīri kraku uzvilku. Ai! Čatim, ko darīt, ja smird? Viss ir kārtībā. Viss būs kārtībā. Es vienkārši pārāk uztraucos. Es nevaru braukt mājās. Man viss ieskaits ir jānokārto.
Labi, viss, pietiek. Halpo. Halpo. Čau. Čau. Tu izskaties bāla. Es slikti gulēju, jā. Tev asins tek pa degunu. Man pasaukt māsiņu? Nē. Varbūt aizējam pie māsiņas. Ej prom. Nu labi, dari kā gribi, es tikai gribēju palīdzēt. Lienai, tev slikti? Zini, mēs kādu labu laiciņu neesam tikušies, un tā kā varbūt tev ir kaut kas, ko grib man pateikt. Zini, varbūt tas ir par to, ka, nu vai par to. Ko tu blēns? Jā, meitenēm arī dažbrīd māca palikt slikti. Piedod, man likās, stoltē iegāja. Liene! Tā arī sapratu. Kādreiz es neesmu Liene. Tiešām bija jautri, bet tīsies? Tu esi bālā, man tev palīdzēt? Kuris man visi šodien piekasaties? Bļa, jēbal, un es tā pavilkos kā tāds lohs. Ko tu te dari? Te ir meiteņu dolas. Gaidamās meitenes. Reāli jocīgi viss šajā skolā. Viņi ir tik jocīgi. Skolā būs Valentīnas dienas pasts. Tu rakstīsi? Nezinu. A tu? Nu, nezinu. Man bail. Ja nu uzzini, ka tās esi. Vajag pārveidot rokrakstu vai vispār uzdrukāt? Nu, tu zini, man mājās printeri nav, un uz bibliotēku es neiešu. Nu jā. A tu pagājuši gadu dabūji? Jā. Nu, uzzināji no kā? Jā. Nu, no kā? Nu, no skolotājas. Tādas dabūju vairāki. Nekas. Šogad dabūsi. Es neceru, un laikam arī nerakstīšu. Nu, labi. Jā, tā. Es gan dabūju zīmīti. Man viņam šogad uzrakstīt. Uzdrukāt. Ja nu viņš parāda citiem pēc tam vēl sāks smieties. Nē, man par to nevajadzētu uztraukties. Kā mamma saka, ja būs lēms, tad tas notiks, kā tam jānotiek. Čau! Liena. Ko darīt? Skolotāji jautā, vai nezinu, kas piemēslo toaletes. Ko tu teici? Es teicu, ka es nezinu. Tu neesi pateikusi. Es nevienam neesmu teikusi. Mēs sarunājām. Marta nepateica. Viņa nevarētu. Meitenes, man tūlīt ir jāiet pie skolotājas. Jūs nezināt par ko? Vai tu neaizbrauci? Es tomēr nepaspēju. Kāds ir izmuldējies par toaletes piemēslošanu? Varbūt neviens neizmuldējās. Nu, tas 100% bija Amanda. Domā? Jā. Ir nu gan pretekle. Jā, viņi varētu. Labi, ejam. Ejam. Vēl 3 klases, 5 toaletes. Un viens gaitins pēc varēšu doties. Kas te ir? Vāc, man tik ātri beidzās atņēmība palīdzēt mammai, lai mēs atkal varētu atgriezties mājās. Šis ir tikai 3. mēnesis, un man visi jau gribas pamest un aizbēgt. Kāpēc vieniem ir viss, bet citiem nav nekā? Labi, Viktorija, šis ir tikai pārbaudījums, kas tev jāiest. Un kas ir īpaši? Daudz jau strādā skolas laikā. Izņemot, viņi nestrādā skolā. Tā ir tava misija. Tava misija uzturēt pasauli tīru un kārtīgu. Un te ir netīrs. Un tu slikti dari savu darbu. Savāc savu lupatu. Es savāc tev teicu. Pat apkopēji mani nerespektē. Neviens mani nedzird. Paula, izdarīt? Jā. Uzfilmēji? Nē, viņi tak nestāv. Es negaidīju, ka mēs uzstādīšu kameru. O, es tak tev teicu, pagaidi Tu man mani. netici. Visu vajag dokumentēt, lai pierādītu savu versiju. Man vajag pierādījumus. Nu, nevis versiju, bet hipotēzi. Kāda starpība? Mēs taču esam draudzenes. Kāpēc mēs vispār viena ar otru tā runājam? Tu gan esi ievitusies lomā.
Nu, vispār, tev nav nekad baigi jātālo. Tev vienmēr bijis kaut kas tāds... Nu saki, mēs sākam par to runāt. Tu vienmēr uzvelcies, kaut kas nenotiek pēc tava prāta. Man gadījumā tu man neliki terorizēt apkopēju, jo lūk, tas vajadzīgs tavam ZPD. Tu domā, tas ir viegli. Es domāju, ka tas tev patīk. Mēs draudzējamies no 5. klases. Kāpēc? Zini, ja tu negribi palīdzēt, nepalīdzi. Es atradīšu kādu citu. Ko tu viņai pateici? Tu dzirdēji, ko es tev jautāju? Ko tu viņai pateici? Nu, te ir netīrs. Paldies. Nāksim meklēt? Nē, draudzene. Viņa interesē tikai viņas idejas, viņas filmiņas, viņas puiši. Viņas... Čau, tas matemātikas pārbaudījums bija grūts. Kaut ko uzrakstīts, varam 6 būs. Es būtu laimīga par 6. Par kādu tēmu tavu ZPD? Ko? ZPD. Es vēl līdz galam neesmu izdomājusi. Un tu? Par draudzību. Laba tēma. Tiešām. Vai tu esi pārliecināta, ka tavs draugs ir nenodos? Tad jau tas nemazām nav tavs draugs. Tu esi draugs. Nodevība reti nāk ar skaļu troksni. Parasti tā atnāk klusi kā saruna bez tevis. Sākumā joki, puspatiesības sīkumu, un tikai vēlāk tu saproti, ka esi kļūdis liekas. Sāp nevis tas, ko viņš izdarīja, bet tas, ka tu viņam ticēji, kas stāstīja lietas, ko nestāstīja nevienam, un viņš tās izmeta pasaulē kā niekus. Tu biji draugs, bija draugs. Laikam gan tad tas nav draugs. Čau! Čau, Valdi, tu sajauci, te ir meiteņu dot. Es nekāds todas nesajaucu, bet mums ir jāprunājas kā draugs ar draugu. Aktuāla tēma šodien. Kas uz sirds? Klau, tu vari tā nemanāmi, uzmanīgi, piesardzīgi. Valdi, tu atkal par kaut ko ļoti satraucies? Kā tu zini, ka es satraucos? Vienmēr, kad tu satraucies, tu sāc svīst. Arī tu par to smirdēšanu un svīšanu. Es domāju, ka mēs esam draugi vispār. Valdi, es esmu tavs draugs. Es vienkārši zinu, kad reizēm tā notiek. Kas man jāizdara nemanāmi? Tu nesmiesies? Ko tu gribi? Šis ir tik mīļi! Tiešām? Tu tā domā? Klau, uzdāvinās to Lienai? Lienai? Jā, un pasaka, ka tas ir no manis. Lai gan nesaka, ka tas ir no manis, vienkārši nodot. Varbūt pats iedos? Nē. Es zinu, ka meitenes to ir labāk. Visi tu esi labākā. Bučs! Čau! Tu esi labākā. Čau! Tev jau kāds Valentīna dienu apsveic. Tas tev. Man? Valdis lūdzu nodot. Ārprāts! Melisa, pagaidi! Lūdzu, iesaki man kaut ko, kā man pateikt Valdim, ka man viņš nepatīk. Varbūt arī tu lūgs, lai es pasaku to tavā vietā? Jā, tas būtu lieliski. Nē, saki pati. Ārprāts! Tas viss ir tik absurdi. Tas, kurš man nepatīk, nes man dāvanas, skrien man pakaļ, bet tas, kurš man patīk, es ģērbjos, kā viņam patīk. Es klausos mūziku, kas man riebjas. Es uzvedos tā, it kā es būtu kaut kāda mauka. Tas izdevās! Jā! Es nezināju, ka tā var uzvesties enerģija. Jā! Man vairs nesāp galva. Tas tik lieliski! Tev tā galva pārāk bieži sāp. Es taču zinu, ka tu neesi neko mammai. Nesāc! Es jūtos lieliski! Es vēl esmu gatavs dejot! Nu, tu gadījumā neesi kaut ko salietojusies. Es? Es neesmu muļķa. Es matemātikas pārbaudas darbā dabūju 9. Man pietrūka daži punkti līdz 10. Tu taču arī priecātos. Es vasarā varēšu lidot uz Ameriku. Bet tu te varēsi sēdēt un mazgāt vēju un mizāt kartupeļus. Es priecātos, bet noteikti ne jau tā. Bet klausies, Jasmīna tev dāvis iedeva. Tu esi aptrakusi ar to dāvu. Vispār viņš bija ieskrējis toaletē. Liene, kas skaiš! Mums sen neesam runājuši. Es var negribu pateikt, kas tur notiek. Nē, es nenovirzies no tēmata, nu. Es
Es lietoju vitamīnus. Kā redzi, labus vitamīnus. Jā, vitamīnus, kurus tev iedod Dāvis. Es neesmu stulba kā tu. Tad parādi man tos vitamīnus, varbūt Nē. es arī gribu. Parādi man vitamīnus. Liedod, parādi, Matemātikas skolotāja ir tā apnikusi. Es rakstīju darbu, viņa pateica, ka es špikoju. Es dabūju 9! Nu, nav jau brīnums, tu vienmēr zubries kā traka. Es vispār nesaprotu, kā var tā visos priekšmetos būt teicamniece. Es varu. Ko tu smejies? Taču viņi ir sālietojis. Es neredzi, ka vēl lieni ir jasnēni. Meitenes izbeidē! Meitenes atklāju! Meitenes lūdzu! Lūdzu, meitenes! Pārsteigt filmēt. Paskat, man apkopē komandēs. Kāpēc mums būtu jāizdzēš? Izbeidz. Netaisos. Izdzēs uzfilmēto. Un ko tu iesāksi? Novāc savus rokas, tamēr var izzaudēs un apkopējas darbu. Es visu sakopšu, bet ieteiktu jums izrunāties. Te nav ko runāt, es ienācu, viņi sāka kauties. Jums ir labi, man ir plāksta, ja vajag. Jā, mēs paši tīsim galā. Jasmīna piedod. Es nevienu neesmu kāvusies. Es neko neteikšu, ja vien Elīna to neieliks savā kontā. Elīna, jā, bet man šeit ir jārunā ar Paulu labāk. Es iešu viņu meklēt. Es arī neko neteikšu, bet kāpēc jūs kāvāties? Kāda starpība? Es atvainojos. Jūs taču netaisiet skolas vadībai. Es neteikšu, bet ejiet atrast Elīnu, ja vien nav tad vēl. Es tev palīdzēšu uzkopt. Nevajag, labāk ej. Vai tu kādreiz neesi mācījusies? Man šķiet, es tevi atceros. Jā, mācījos. Netiki videnē? Tiku. Tad kāpēc tu... Kāpēc esam apkopēji? Jā. Jo tā vajag. Nu, Tu viņas tik veikli izšķīri, bet es stāvēju kā ielīmēta. Man riebies, kad es atbildīgos brīžos vienmēr sastingstu un labākajā gadījumā varu pateikt tikai kaut ko kretīnisku. nu, ja tu to apzinies, tad tā ir laba lieta. Tu vari mēģināt kaut ko mainīt. Nekas nav labi. Tu domā, es tajā momentā nestāvēju un nedomāju, atņem viņai telefonu. Tu noteikti esi spēcīgāk nekā viņa. Nu, es domāju, ka tu pareizi rīkojies, ka neatņem telefonu. Tādēļ cilvēks atceltu brēku un uzzinātu visas skolas vadība un vecāku. Sākuma skolā viņa nebija tāda pretekla. Nu, katram jau ir savi iemesli. Bet kāpēc kaut viņš izcēlās? Nezinu. Lai gan tā ir Liene, nebūtu nekāds brīnums. Starp citu, man pašai viņai bieži vien gribas iekraut. Lienei, kāpēc? Nezinu. Laikam jau man skauž. Kas Lienei ir tik īpašs? Viņai ir līgas kājas, bet puiši uz viņu kā uz medus podu. Un starp citu, viņa arī šķielē. Nu, mēs jau neizvēlamies, kādu piedzimsim. Kāda esam, ar to jāsadzīvo. Labāk, ja pieņemam sevi. Tas nav tik viegli. Es tik bieži sev riebjos. Nu, nedomā, ka tu esi vienīgā, bet tas nekādu nepalīdz. Vispār ir jāceņš sevi atrast foršais. Un starp citu, paldies. Par ko? Nu, es sāku rakstīt dienas grāmatas, kaut kā sakārto domas. Pamēģinu kaut nedaudz. Es nesapratu. Nu, es dzirdēju, ka tu meitenēm stāsti par psihologu un dienas grāmatu. Tu noklausījies mūsu sarunas? Tas ir pretīgi. Tas bija nejauši, piedod. Labi, man jāiet tīrīt klases. Atrodi sevi foršo. Kas mani ir tik forši? Acis, lūpas, mati. Nē, Lienes acis, lūpas, mati. Melis, tu esi skaistāk par viņu. Nē, Melis, tu esi gļēvule. Šeit tev ūsiņas. Melis, tu esi gļēvule un liekule. Tu vienmēr baidies pateikt savas patiesās un īstās domas. Jā, šis nepalīdz. Taču, ko es zaudētu, ja pateiktu, ka viņš man patīk? Tu esi Melisa? Jā, un tu esi tā drosminiece. Kā tev tas izdodas teikt to, ko tu domā? Tur pie tos durvis tev puses. Viņš tevi gaida. Gaida mani? Nu, viņš teica, to tevi Melisa, lai es pasakot, ka viņš tevi gaida. Lai pagaida. Kā tev sauc? Amanda.
Ko tu gribi? Neko. Es gribu iemācīties no tevis nebaidīties. Kāpēc tu domā, ka es nebaidos? Tas ir acīm redzami, tu visām vidusskolniecēm sejā pateici, ka viņas ir cūkas. Es tā neteicu. Bet doma tāda bija. Doma bija, ka pašām es sevis jāsavāc un viss. Melisā, vari iznākt! Markus! Es iešu. Es arī baidos. Es baidos, ka man nekad nebūs drauga, jo es vienmēr saku, ko domāju, un tas nevienam nepatīk. Melisa, tu man uzrakstīji eseju? Nē, neuzrakstīju. Markus, kāpēc man vispār būtu tev jāraksta esejas? Tu man apsolīji, mēs no bērndārza viens otram palīdzam. Daudz ko es solīju. Lūcija tev palīdzēs. Viņai labi pados rakstīt esejas. Melisa. Jā, viens. Markus, tev vajag eseju? Jā, man vajag eseju. Klau, tu negribētu dzirdēt dziesmu, ko nesen apcerēju? Tu sacer dziesmas? Jā, tas liekas tik neliekam. Var jau būt, bet tu kādu spēlēs? Es? Spodvāk spēlēšu. Tiešām? Nē, es ierakstīju. Tev klausies. Nepatīk, jā? Mēsls. Galīgi garām, jā? Paldies! Es visu sapratu. Markus, nē, man tiešām patika. Es nebiju domājis, ka Markusam tik labi padodas rakstīt dziesmas. Ko lai iesāk? Melisai gan jau ir Markusa numurs. Melisa? Šodien bija tik labas pusdienas. Es tā pierījos. Jū, es arī pierījos. Tik baigi miegs nāk. Zinks man kabetā? No. 2 biļetes uz basīti. VIP zonā. Nāksi? Kad? Kādu rīt? Treniņš arī atcelts. Rītu karā. Tipa biznesmenis. Ko tu esi uzstācis, ka visu laiku aizņemts? Lociņas mazgājumi, ja? Es normāli ēdu pusdienas, bet tu čen man uzkūp virsū, ka es visu izēdot. Nu vai mēs vainīgi, ka tev laba apetīte? Jāsaka par to smuko purgu. Nomierinies. Valdā, kā tev ar tiesībām iet vispār? Bet ir okei. Esmu dzirdējis, ka tev esot baigais kretīns. Nu jā, viņam pat ir iesauti žņauga. Tu reāls idiots. Mums vēl 3 stundas jāizdzīvo. Jūs māksiet ar mani elpot vai gaisu? Nē, es cenšos atmest. Droši elpo viens. Es varbūt uzelpo. Tu taču nekrīpē. Tu nomierinies, nu. Esmu mierīgs un arī nesvīstu. Okei. Kas tev ir ar to svīšanu? Drīz sakot smaržošanos. Pa kilometru var just, ka valdes nāk. Tiešām? Tik traki? Jā. Nu, labi, tā kā nepārprot. Smaržas ir ļoti labas, bet, nu, ir par traku. Labi, tad es uz dušu. Labi, vakarā spēlēs vispār? Ko spēlēsiet? Jā, čau. Nu, basī. Nē, mēs jau ejam prom. Markus, viņi taču ir mūsu vecuma, ne? Jā, pēc tantiņas neizskatās. Man vispār liekas, ka viņi ar mums kopā 1. klasēs gāja. Jā? Es nezinu, es tikai uz videnti atnācu. Kāpēc viņi vispār strādā pa apkopēt, zini? Galīgi nav ne jausmas. Kaut kas dzirdēts par ķibelēm mājās. Tīpā naudu baigi vajag. Vari papīru padot, man beidzās. Šī te arī nav. Kristian, nav nekās vietas. Jā. Kristian, sameklē apkopēju, lai atnes papīru. Noteikti. Kristian, galu galā tas ir viņas darbs. Man vajag papīru. Poši. Okei. Es jau nekur nesteidzos, vai ne? Zvanu Valdim. Pacel taču kretīni. Pacel. Es redzēju... Kas ienāca apkopēji? Padodiet papīru. Nē, tā esmu es Lūcija. Lūcija? Ko tu te dari? Es gribēju pateikt, ka man patīk tavu dziesmu. Vai tev ir vēl kāda? Jā, paldies, Poši, bet... Vai bija vēlāk, es tev aizsūtīšu arī? Labi, es tad labāk iešu. Vai Lūcija? Jā. Labi, neko. Labi, atā. Lieliski. Pošākā saruna ar meiteni.
Valdi! Blīt, beidzot, esmu otrajā stāvā zem toltē. Atnes man papīru, kas tur nesaprotams. Valdi, pagaidi, ne pēc stundas, tagad. Jūs vēl te? Jā. Es atvainojos, tev būs papīrs. Paldies. Markus, tu te? Šeit papīri. Ņem. Uj, labdien! Baigi slikt, ka papīrs beidz tik svarīgos brīžos. Loks, tu kādreiz arī cel savu telefonu. Es atvainojos. Es jau neesmu vainīgs, Dievs visu laiku. Nevajag iedziļināties sīkumos. Jēliņš varētu būt tāds stāstījums. Tā, varam ķerties klāt, tīram podus, bežam toalets. Kur ir tavi līdzekļi? Pats, Viktorija, tu pat ar tādu uzdevumu netiec galā nodrošināt, lai visās toaletēs būtu papīrs. Tu esi vainīgi, ka tie stulbie sīkie visu laiku visu notīm? Labi, pēkšķīgs. Cik skaista roze. Žēl, ka kāds aizdurs. Tā jūs puķi? Nē, kāds aizdurs. Kurš? Jūs tā kā neesi. Nu ko, Rozīt? Esam kādi iepriecināt. Kur tu dodies to rozi? Noliec, tā nav tava. Dāvana. Noliec tu pat, tā nav tava. Atdod. Tava? Nu tad stāsti, kur ir tava mīļā sirdspuķīte, kad tik skaistu Rozīti viņai pat pēc? Es tak nezināju, ka tu tāds romantiķis baigais. Jā, esmu romantiķis. Roza man, skaidrs, atdod. Labi, ņem. Kā mums ar to spēli, kā mēs tu teikam? Emīls ar mašīnu atbrauks, viss savāks. Bļā, Emīls arī būs? Tā es nebraucu. Emīla nav nevainas, Man besī, kā viņš visu laiku lacās. Ej, vakarā parunāsim, ej prom. Nu labi, lai tev jauks randiņš toaletē. Idiots. Okay. Stundas visiem beigušās, šim vajadzētu nostrādāt. Tā nav tava roza? Tā ir tava. Kā tad, ka mana roza toaletē? Ironiski. Gan jau, ka kāds tagad gaida un filmē un skatās, kā apkopēji aplauks laimes smaidā. Tas ir skaisti, bet laikam, ka tava vieta ir atkritumos. Viktorija, tu taču pilnīgi vienalga, ko viņi padomās. Tas ir skaisti, un es pelnīšu vismaz ūdeni. Pūsties, tu runās ar mani vai izliksies, ka manis te nav? Tevis te nav, jo nav tavu filmējušo telefonu, vai varbūt tev pēkšņi ir svarīgi, ko citi domā un jūt. Jā, esmu kaut kāds briesmonis. Visu filmēju un visu to? Nē. Varbūt tu arī filmē tikai slēpto kameru? Kādu slēpto kameru? Kur es izraucu slēptu kameru? Jā, nojūgsies esmu. Labi. Tu izdzēsi veitiņu kautiņu? Tagad būs tā labā un liksi man izdzēst? Es tev tiešām saku, izdzēs safilmēt, vai ja tev vajag palīdzēt, es tev palīdzēšu, tikai izdzēs. Paskat, man tagad pat Alisa lūdzās, un es nebiju nevienam amanāmanē, un es domas svarīgas. Kino ir spēks. Kāds kino? Tas nav nekāds kino. Tas ir dokumentālais kino, bet es tev neiešu izglītot. Es izdzēsīšu, bet, Kāds, bet, Elīna, attopies, mums nebūs skolā dzīves. Es gribu, lai arī pārējās man palūdz, lai es izdzēšu. Kas mums pārējām? Es šajā nepiedalos, es tagad pati galā. Jā, ideāla taktika - pamest. Elīna, vienkārši lūdzu izdzēs video no saviem sociālajiem tīkliem. Es izdzēsu, es arī izdzēsu. Ir labi. Tu gan esi. Un viss, es neesmu vajadzīga ne skolā, ne mājās.
baigās skaistās frāzes. Mēs vienmēr būsim spēks, mēs esam ģimene. Vīrākiem nav. Kāds? Ja gribi var filmēt mani, man diezgan viegli izdodas cits nokaitināt, jo vienmēr saku, ko domāju. Kāds atsienies? Var safilmēt ar slēpto kameru, ja gribi. Tu? Kas tev no tā? Tu arī gribi kādam ieriept? Nav svarīgi. Kam? Tu nevajadzētu darīt. Vai tev vajadzētu? Nevajadzētu, bet, tanī brīdī tu aizmirsti par visu un domā, cik foršs kadrs, kā cilvēki reaģē, kādas reakcijas. Cik viegli mēs esam ievainojami. Man šeit pietiek. Atkal tu pateici, ko tu domā. Vai tas tev palīdzēja? Nē. Tinies prom! Kur viņš ir? Jasmīn, tu vispār apskatījies, Jā, vai es kāds ir? apskatījos, nekur neviens nav. Jānis, tu fiksi. Tu saproti, ka šī ir pēdējā reize, man tā jau menti kasās virsū. Jā, es saprotu, vienkārši dod šurp. Man iepriekšējais beidzās, man jaunais ir. Tev derēs? Ja es nenokārtoju šīs ieskaitas, es netieku uz Ameriku, man vecāki ienīdīs labi, jā. Cik maksās? Man gluži vienalga, es varu pa dvacāru. Bet, Jasmīn, tu saproti, ka viņi ir ļoti neveselīgi priekš tevis, vai ne? Jā, es saprotu, es man tā gribēju teikt. Vai fiks. Mums viss labi, jūs darāt pozitīvā. Labi, tagad mums jāparunā par mana brālīša iepriecināšanu. Es dabūju 1 smaržus. Es dabūju veselu pudelīti ar tēta smaržām. Ko tu teici? Es teicu, ka skolā eksperimentam vajag. Es dabūju 3. Labi, tūlīt Valdim beigsies 4. stāvā stunda. Ejam! Paga, visas kopā? Nē, davai pa vienai. Es pielīmēšu savus pie skapīti. Tā ir laba doma. Tad viņš nezinās, kurš to dara. Jā, bet varbūt tomēr rīt, tāpēc, ka tagad jau tūlīt stundas beigsies. Jā, pirms katra starpbrīža. Tas nebūs tā kā bišķiņ par traku. Jā, Sofija, viņš neuzsprāgs. Nē, tā viņam vajag. Tu viņam vispār teici? Jā, un viņš mani neklaus. Viņš ir aptricis ar to savu smaržošanos. Nu labi, tad rīt. Izjokošana vai klausīšana? Izjokošana. Čau. Čau. Kaut kas izlīs atkal? Nē, es tāpat atnācu. Papīrs beidzies? Nē, šeit tev roza. Nes mājās, neatstāju toaletē un uz Valentīna dienas ballīti nāksi? Es nezinu, vai to var saukt par nākšanu uz ballīti, bet jā, ir mana maiņa. Paldies. Man Markus teica, ka tu biji viņa klases biedrene un tā kā... Jā, es te kādreiz mācījos, jā, es tiku vidusskolā, un jā, tā citreiz gadās, un es šobrīd esmu apkopē. Lai gan, kā tevi sauc? Man sauc Kristiāns, un tu esi Viktorija. Jā, Viktorija. Ko tu ar Dāvi draudzējies? Nu jā, esam čomi. Kas ir ar Dāvi? Kāds viņš ir? Es viņu var paļauties. Ideāli. Arī tu esi ieķērusies, Dāvī. Nē, Kristian, tu pārprati. Es gribu zināt, viņš ir tāds, kurš var uzņemties atbildību katram gadījumam. Tu par Lieni? Tas noteikti ir ļaunas baumas. Nu jā, man liekas, tā arī galīgi no mūsu darīšana. Nu, labi, tad... Jā. Paldies par rozēm. Tā pirmā arī bija domāta tev. Nu tad, čau. Čau. Dzīve ir spēle, un katrs solis šāviens vari aizšaut garām, un tā būs citiem reiži.
Te pēkšņi, trāpi un nekas vairs nav kā ierasts. Kad būs pagrieziens, kurš īstais mērķis? Ja zinātu iepriekš, tad šodien nebēdātu. Neatkarīgi no ceļa, es uguni sirdī turu. Atveru durvis, es satieku tevi. Kā veiksmes kārts, vai slikta loze. Viss var notikt, ir tikai jānovērtē roze. Jāpieņem, jāspēj brīnumam ticēt. Gaisma var iedegties, nē. Jāpieņem pārsteigumi, jāspēj uz brīnums. Jo rīt pār tevi var iemedzēties debesi, un tu sēdi uz poda, domā, ka viss ir garām. Te ienāk viņa, un ja spētu, tu aiztecētu kā ūdens podā, bet tas ir tavs krustojums, tava gaisma logā. Nepatīc vairs. Lūdzu, nesi, ko man vairs. Valdis, sen neredzēts. Kā tev iet? Lūdzu, nesi, ko man vairs. Valdi, tu man nepatīc. negribi dzirdēt dziesmu, ko nesen Lūdzu, sacerēji? nesi, ko man vairs. Viņa nav pabeigta. Tu man nepatīc. Vēl. Lūdzu, nesi, ko man vairs. Līdz galam. Tu man nepatīc. Lūdzu, nesi, ko Valdi, man vairs. viss kārtībā? Iedomājies, šodien uzsniga sniegs. Kāds sniegs? Tāds balts un pūkains. Valdi. No tāda var uzvelt sniegu vīru. Par lieni. Iedomājies. Bet Valdi, tā ir tikai meitene. Tā nav tikai meitene, tā ir liene. Ja es nesmirdētu, tad varbūt es pat ar viņu padejotu. Valdi, tu saproti, ka es to pateicu kā joku. Tas nebija domāts nopietni. Bet, zini, tev bija taisnība. Dažas dienas atpakaļ es redzēju smaržas pudelītes visur. Viņas ir visur. Visi domā, ka es smirdu, un es arī tā domāju. Ko? Bet tas nav tik traki. Bet, labi, cilvēki, kas to izdarīja, gan ir idioti. Jā, zini, es sākam došos. Vien Valdi nav, bet tiešām. Gan viņam traki. Ko tu te dari? Šī puiša tolta. Es zinu, bet es tev meklēju visu nedēļu. Ko tu gribēji? Tu man biji pārprats. Man ļoti patīk tavu dziesma, man liekas, ka tev ir talants, un man liekas, ka daudziem citiem arī tas varētu patikt. Nu jā, es zinu, es biju slēpies no mākslas skolotājs, nebiju nodevis darbus, bet tev patika mana dziesma? Jā. Zini, viņa vēl nav pabeigta, varbūt es te varētu atsūtīt šo dziesmu, un tu ieteiktu dažas padomas. Jā, tikai tas telefona numurs. Telefons, jā. Zini, šodien ir tā balva, negribi aiziet uzdejot? Jā. Tad ejam. Melis, tu izplatīji baumas, ka es esmu stāvoklī. Halo, atbildi! Varbūt jā, varbūt nē. Kāda tev starpība? Kāda man starpība? Es izeju gaitini un visi uz mani blenž. Nu, lai blenž, tā taču nav taisnība, vai ne? Melis, kāpēc? Es viņai vienkārši pateicu, ka man ir čakars mēnešreizēm. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dienas. Tas ir normāli. Nē, vai 6. Tev viss kārtībā? Tu tāda sastrasojas esi izties. Jā, man viss kārtībā, bet Dāvi, tu atkal pārdod. Lieta tāda, mani menti jau pieķēra, ja? Bet es esmu viņa tajā stulbajā sarakstā, jo viņi man tagad ir atlaiduši, es esmu tur kaut kādā tur. Nav viss tās jādzird, ja? Bet tev arī ir jāsaprot tas, ka es nevaru tā spontāni vienkārši beigt pārdot. Man parāds ir kaut kā jāatmaksā. Dāvi, aizmirsti par parādu, tu viņu atdosi, tu nevari tā turpināt. Īstais cilvēks, kas mani mācīs. Un vispār, man liekas, man ar to tavu situāciju nav nekādas darīšanas. Kādu manu situāciju? Tu man neko neesi teikusi. Tā tad ir kāds cits. Vai ne, Mauka? Davai, tieks balva. Tā ir kā sniega pika. Tā veļas un kļūst arvien lielāka. Tā mani nospiedīs. Jā, nu es patiešām esmu stāvoklī. Čau, tu izskaties smuki. Paldies. Klau, vai es tev varu palūkt kādu padomu? Man? Nu labi. Vai es esmu slikta draudzene?
Elīna man ir svarīga, bet dažbrīd viņa pārkāp līnijas. Ir īpaši ar to video šodien. Kāpēc viņa man neklausīja un nedzēs ārā? Bet sliktākais, es pat viņu neaizstāvēju. Es biju tik slikta draudzene. Nu, Elīna pārkāpa robežas noteikti. Bet man šķiet, ka viņa piedeva tev. Piedeva? Kā piedeva? Kāpēc es par to nezinu? Viņa ielika video par to. Tas ir tā kā viņas populārākais. Viņa nobucēja. Es varu Paulu parādīt šo video. Paula, tu esi mana labākā draudzene, un es nevēlos, ka sīku strīdu dēļ mēs vairs nerunātu. Es zinu, ka esmu kļūdījusies, bet mūsu draudzība man patiesi ir ļoti svarīga. Tādēļ es uztaisīšu šo video par mūsu labākajām atmiņām. Čau! Čau! Es iešu balī pilnās parādu. Klau, Paula, lūdzu piedod, man nevajadzēja filmēt to apkopēju un to kautiņu. Nu, labi, ne, tev likt filmēt apkopēju. Tas bija nepareizi, un es sapratu savu kļūdu. Un es negribētu, ka mēs beigtu draudzēties šīs gadījuma dēļ. Es tev piedodu, bet man tev arī jātainojās. Man vajadzēja tevi aizstāvēt, bet nē, es citiem piekāpos. Es biju slikta draudzene, un es ceru, ka tu vari man piedot. Ejam uz balli? Jā, protams. Čau. Neko. Es aizdomājos par to dāvanu, ko Valdis uzdāvināja Lienai. Viņš man dzimšanas dienā pat nav uzdāvinājis tik rūpīgi iesaņot dāvanu. Es esmu briesmone. Man nemaz nav viņas žēl. Liena, tikai Liena. Viņš man nekad nav pamanījis. Bet var jau tā būt, ka Liena ir daudz labāka par mani. Es esmu ļauna. Es izplatīju par viņu baumas. Tas man ir sods, jo es esmu ļauna. Tā man arī vajag. Bet vai tā ir mana vaina, ka man viņš patīk? Neviens taču neizvēlas. Tā ir un viss. Es 100 reižu esmu teikusi nē, bet vienalga par viņu domāju. Tu Valdim kādreiz esi teikusi, ka viņš tev patīk? Nē, tas tāpēc neko nemainītu. Mēs esam pazīstami no bērnu dārza un šobrīd viņam patīk. Liene, jā, bet Lienai viņš nepatīk. Un tieši tāpēc uzreiz viņam iepatikšos es. Bet ko tu varētu zaudēt, pasakot viņam? Draugu. Lai gan pēdējā laikā mūsu attiecības nav diezko labas. Vismaz pamēģini, sāc ar zīmīt. Nē, tā nav laba doma. Viņš vēl padomās, ka kāds viņu izsmej. Vienkārši aizej un pasaki, filmā stāvēm vai nostrādā. Amanda, te nav filma. Nu, es nezinu, kā lai tev palīdz. Gribi sadaram. Man tēti Ziemassvētkos uzdāvināja jaunu telefonu. Ja tu viņam pateiksi un būs pavisam slikti, es tev viņu atdošu. Tu esi tik forša. Taču man nevajag tavu telefonu. Es to izdarīšu. Tikai pēc tam tev būs mani jāmierina. Labi, bet es domāju, ka tev man vairs nebūs laika, jo ies jau Valdi ar žandiņiem. Kā tad? Ejam? Ejam. Es vēl joprojām nesaprotu, kādēļ Emīlam bija jābrauc. Visu vakaru izbojāja ar savu kautiņu. Kāda starpība? Vismaz mums jau uzvarēja. Es te košķīgi samaisīju. Dzēm malcam karītes, tev iedošu. Tak dod tu pat. Ja kāds redz, Bļamīzais. Sīkā, man ir slikti. Lūdzu, braucam mājās, ne uz kādu tusu nepaliksim. Vai pēc 10 minūtēm pīzējas. Nekāds lūdzu, davai. Ko tur ielēji, garšo pēc sūdiem? Ko dabūji to ielēji? Tas kaut kas grādīgs? Pagaršo. Valdi. Vispār tā bija mūsu pudola. Man vienalga. Kas? Viņam ar Lienu kaut kas notika? Viņš ar Lienu smējas. Tas bērns? Nav nekāds bērns. Ok, labi. Man tur skapīšos koliņi palika. Es tolīt vispār runāju par Lienu. Viņa tev tur gaida ārā. Bļaģi. Dāvi, ko tu dari? Kāpēc no manis izvairies? Ko tu dari? Es mīžu. Tās
saka, es netraucēju. Paldies! Man nav neviena cita! Viktorija, tev bija jautājums. Kas ir? Vai tu nevēlētos šodien ar mani padejot? Nu, ir man vainas. Nevar, ja kāds mani redzēs. Nē, mēs ātri. Neviens neredzēs. Tikai uz vienu deju. Vienu deju. Protams. Vienmēr pastāv risks, bet es varu apstiprināt. Dienas grāmata. Tas viss šķiet neticami, bet Lienai grūtniecības tests bija pozitīvs. Tajā brīdī es sapratu, ka visa viņas dzīve ir sabrukusi, ka viņa jūtas tā, ka stāvētu bezdibeņa malā, ka izejas nav. Izeja tomēr ir vienmēr, un es ceru, ka viss viņas dzīvē nokārtosies, un tas, kas šķita bezdibens, kļūs par jaunu iespēju. Lūdzu, piedod, tu esi foršs brālis. Es tā negribēju, es nepadomāju. Valdi, lūdzu, piedod. Mēs nepadomājām, ka tas tevi ļoti sāpinās. Man prieks par meitenēm, kurām pietika drosmes aiziet un pateikt Valdim patiesību. Ja vien mēs zinātu, kā mūsu muļķīgie jociņi var kādam nodarīt tik lielas sāpes. Esmu iekļuvusi nebeidzamā aplī. Es baidos atzīt, bet man ir vajadzīga palīdzība. Pati es vairs nespēju ar to tik galā. Par Jasmīnu neko lāgā nezinu. Tik to, ka viņu uz Ameriku netika. That was the escape plan, but I ain't investigating. That shit was a waste, but wait, I stopped the facing, cause shit just started racing. But wait, it opened gates, and it shit just stopped raining. Oh, like me out the basement, on one floor where it's vacant. Man ir bail, mežonīgi bail. Esmu sapinies. Mani var iesēdināt. Un Liena. Tas bija briesmīgākais brīdis Valentīna dienas ballītē. Policija apcietināja dāvi. Kopš bērnu dienām tevi dzīvu es. Mēs gandrīz katru dienu bijām kopā. Valdi, tu man patīc. Ļoti patīc. Es tevi mīlu. Man ir slikti. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush, now I might have wanna said too much, but that's all it was, so I gave it up. I live my day as if it was the last, live my day as if it was so bad, doing it all night, all summer.
sagaidām Markusu ar viņa dziesmu Spoguļbumbas gaismā. Mani atlaid no darba skolā, bet es esmu atradusi citu darbu un turpināšu mācīties. Ar Kristijānu mēs tiekamies ārpus skolas, un šis noteikti nebūs mans pēdējais ieraksts dienas grāmatā. Iesaku rakstīt arī tev! Čau! Jā, mīļie draugi, skatītāji, paldies, ka šodien bijāt, bet šī izrāde kā pārējais arī neizdevās mums viegli. Taču starp visām kļūdām, strīdiem un izrādes veidošanu mēs paralēli veidojām ko tādu, kas nesīs mūsu Jēvēdzē teātra godu un vārdu. Tāpēc, varbūt uz mūsu izrādes plakātiem jūs varbūt pat neieraudzījāt, ka mums ir jauns teātra nosaukums. Un ar šo oficiāli varam paziņot, ka mums ir jauns nosaukums Jūrmalsavas ģimnāzijas teātris Horizons. Un, protams, aicinām mūsu režisori Dacu un Braško. Jā, skolotāji. Es nespēju nobūt, tik smuktās muguras. Mēs jums ne tikai uzdāvinam fantastisku mūsu džemperi ar fantastisko mūsu jauno logo, bet arī mēs zinām, cik jūs esat nogurusi un jums arī vajag atpūsties, tāpēc mēs arī no teātra vārdu uzdāvinam laiku, atpūsties un relaksēties. Ir pilnai zālē. Nu, tad zālē vēlreiz pakurnīšanās. Un sniedus. Man vispār ļoti patīk šī tradīcija. Palēnām es iegūstu drēbes. Jo tikko bija nesen jauniešu teātri eksperiments, pirmizrādi bija man uzdāvināja baiku ar savus, un tagad man ir Horizonta. Tā ļoti labi. Paldies, nu lūdzu, tagad aplausi un tagad...